Izglītība ir katra cilvēka pamats veiksmīgai karjerai. Jelgavas amata vidusskolā norisinājās sanāksme, lai pilnībā pabeigtu pirms 2 gadiem iesākto projektu, attīstīt karjeras ceļu, internacionalizāciju un pievilcību, izveidojot inovatīvas iniciatīvas apmācības. Šī programma, kurā ir sagatavota bijusi 2021. gadā Jelgavas amata vidusskolā ienākot ungāru, franču un itāļu kolēģiem, ir ļoti sena. Tas ir pandēmijas laiks, sarežģīts laiks, un mēs iesākām parādot savu valsti kā līdzīgu pavārmākslā, konditorējā un viesmīlībā. Bet, ja mēs strādājām ar iepriekšējo projektu, ar tīro pavārmākslu, tad šeit faktiski mēs praktiski nestrādājām pilnīgi nemaz. Mēs strādājām tikai teorētiski, tikai ar papīriem. Un es varētu teikt, ne tik ļoti daudz mēs, kā Latvija, bet visvairāk to darīja Francija. Kristela, projekta vadītāja, mūsu partneru skolas direktora vietniece, faktiski pierādīja sevi kā ļoti, ļoti darbīgu, parādīja valsti, kura prot strādāt ar projektu, kura visu laiku liek strādāt. Mēs pabijām Francijā, mēs pabijām Ungārijā, mēs pabijām Itālijā. To, kādas viņiem radās pārdomas, to mēs nevaram pateikt. Bet katrā ziņā mēs šī projekta turpinājumam bijām izvēlēti kā partneru valstu. Jelgavas amata vidusskola ir jau sevi pierādījusi kā līdzvērtīgus partnerus Eiropas un pasaules kontekstā, un šāda pēcdiploma prakse Francijā, Itālijā un Ungārijā jauniešiem sniegs papildus izaugsmes iespējas. Šī projekta laikā mēs kopā ar partneru organizācijām, tas ir ar Francijas, Itālijas, Ungārijas un mēs Jelgavas amata vidusskolas komandu izstrādājām un tā kā diferencējām dažādus uzdevumus, kas būtu tā kā audzēknim jāapgūst šī praksē piedaloties pēcdiploma. Tādi galvenās varbūt tēzes bija vienoties par to tātad starp šīm valstīm. Katrs audzēknis, kas tā kā piedalītos šajā projektā, katrā valstī tātad būtu 3 mēnešus, un katra valsts tātad piedaloties tajā laikā izstrādā šo programmu un tā kā realizē. Šajā laikā noteikti ir arī nostiprinātas komunikācijas tādas saiknes, angļu valodas uzlabošana un pilnveidošana audzēkņiem. Un es domāju, tas ir ļoti labs izaicinājums. Šis projekts paredz mūsu partneru, Ungārijas partneru, franču, itāļu uzturēšanos Latvijā 3 mēnešus, par ko mums liels prieks patiesībā, jo mēs esam tik augstu līmeni sasnieguši, ka arī mēs viņiem varam dot mūsu jau noslīpētās prasmes un zināšanas. Un tāpat mēs brauksim, 3 valstis apmeklēsim, mācīsimies, izdzīvosim viņu dzīvi. Un tas ir Eiropas mērķis, lai jaunieši kļūst atvērtāki, pieņemošāki. Un, protams, mums ir katram sava identitāte, jebkurā gadījumā, lai arī Eiropa ir vienota, bet franči vienmēr būs franči, un ungāri būs ungāri, un itāļi, un latvieši būs latvieši. Un tas ir skaisti. Arī skolas sadarbības partneri un profesionālo nozaru asociācijas atbalsta Jelgavas amata vidusskolas pieeju projektu īstenošanā, jo tas pirmkārt dod iespēju sagatavoties, tādējādi veiksmīgāk sasniedzot izvirzīto mērķi. Ļoti pareizi, es arī kā darba devējs biju līdzi vienā no šīm plānošanas reizēm Ungārijā, un man ļoti simpatizēja tas, cik ļoti nopietni strādāja pie prakses, respektīvi vērtēšanas, pie prakses dienas grāmatām, kā šīs te programmas un to vērtējums būtu izvērtējums, respektīvi standartizējums pa visām 4 valstīm. Ļoti iedvesmoja šie te partneri, kas arī būtu piedalījušies kā darba devēji, kā vietas, kur notiek prakses. Respektīvi, tas ļoti, ļoti noderīgi, ka no sākuma tiek slēgts pa punktiem, kāds būtu mērķis, kā to izpildīt, kā izvērtēt finālā un kā ļaut maksimāli daudz gūt
gūti jauniešiem. Un ne tikai jauniešiem, mēs ļoti daudz iegūstam kā prakses devēji. Tātad informāciju, iespēju izglītoties, ja, tā ir izaugsme arī mums pašiem, ja, nu, lai finālā mēs nonākam pie tā labākā rezultāta, pie izglītota, pie zinoša, pie prasmīga jaunā speciālista. Domāju, ka audzēkņi būs liela ieguvēji, jo pirmkārt viņiem būs iespēja iepazīt ungāru, franču un itāļu virtuvi, kas jau dod iespēju strādāt jau cita līmeņa faktiski uzņēmumos arī šeit Latvijā. Es aicinu, lai viņi atgriežas pēc šīm visām studijām, kas viņiem būs. Un otra lieta, protams, šī ir iespēja arī skolai, un ko es arī dzirdēju mūsu diskusijā, ka skola ir iemācījusies komunicēt ar dažāda līmeņa saviem sadarbības partneriem ārzemēs un ir uzaicināti vēlreiz īstenot projektu. Tas nozīmē, ka skola sevi ir pierādījusi, un par to man liels prieks. To, ka skola ir sevi pierādījusi, uzsver arī skolas pedagogi, kas projekta īstenošanā saredz tālākas perspektīvas. Viens no lielākajiem plusiem šajos projektos piedaloties audzēkņiem, viņiem rodas lielāki mērķi, augstāki izaicinājumi, un katrā ziņā viņi nosprauž sev kaut ko vairāk nekā varbūt šeit pat tikai uz vietas strādājot un mācoties. Šis projekts būs ļoti jauks ar to, ka audzēkņi beidzot skolu, jau tā kā pastrādājuši arī nedaudz pa īstam, jau tā kā uzņēmumā, varēs papildināt savas zināšanas gada laikā 3 valstīs. Es domāju, ka tā būs neatsverama pieredze, ko varbūt viņi ne tūlīt novērtēs, bet pēc gadiem, un sapratīs, ka tā bija brīnišķīga iespēja, ko šajā projektā tās būs iespēja izdarīt, iepazīties, uzzināt gan ēdienu pasniegšanas pamatus citās zemēs. Programmas katrā skolā ir atšķirīgas, katrā valstī viņas ir atšķirīgas. Un es nedomāju, ka mūsu mācību programma ir sliktāka par citu valstu programmām. Mēs vienkārši gatavojam bišķi varbūt savādāk. Mēs arī tāpat kā Itālijā, mēs tomēr cenšamies vietējos produktus izmantot uzturā. Tas, laikam, ir tomēr katras valsts mērķis popularizēt savu vietējo produkciju. Es domāju, jaunieši paskatoties, apgūstot šo pieredzi ārzemēs, varēs arī paplašināt šeit mūsu ēdienu klāstu, kāds ir Latvijā. Man gribētos, lai viņi visi kaut kur aizbrauc un vienmēr atgriežas mājās, jo jānes šīs zināšanas ir arī šeit atpakaļ uz mājām. Tad es vēl varbūt no savas pieredzes arī gribētu pateikt, ka es pirms kādiem 12 gadiem, kad biju pati praksē Itālijā. Es gribētu, ka šajā projektā jaunieši to novērtētu un arī, kad tomēr viņi atgrieztos. Jaunieši ir apņēmības pilni un novērtē visas iespējas, ko skola tiem sniedz, jo tas dod spārnus, lai spētu lidot tālāk, sasniedzot jaunas virsotnes. Protams, es piedalītos, jo tādu iespēju palaist garām nevajadzētu, jo pats cilvēks varētu iemācīties daudz ko, pilnveidot savas tagadējās prasmes un zināšanas pavārdu jomā. Sadarboties arī ar citiem cilvēkiem un iepazīt arī citus cilvēkus un pašu kultūru un kulināriju. Jelgavas amatu vidusskola ir pašvaldības skola, un ļoti bieži ir tāds priekšstats, ka tās pašvaldības skolas ir mazliet citādas nekā, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības skolas. Bet ir tas pierādījums, ka nē, nav godīgi sakot svarīgi, kas ir dibinātājs, ir svarīgi tas, kādi cilvēki strādā skolā, vadība, pedagogi un, protams, arī kādi ir jaunieši, kuri patiesi vēlas apgūt profesiju un izdara to ļoti veiksmīgi. Visa projekta izstrādes laikā Jelgavas amatu vidusskola strādāja pie 4 aspektiem, kas šodien palīdz skaidri virzīties tālāk. Tā bija komunikācija, tā bija angļu valoda, tā bija katras valsts virtuve, jo faktiski tā mūsu latviešu valodas virtuves māksla ir uzrakstīta vesela mēneša garumā šeit mācoties Latvijā. Tā ir dienestgrāmata digitāli. Dienestgrāmata digitāli mums jau no darba vidē balstītājiem mācībām faktiski ir ielāgota, un vairs tas nekas jauns nav. Arī Zooma sanāksmes, kas ir nākušas 5-4 gadu garumā strādājot projektos, mums vairs nekas nav jauns. Es te esmu pierakstījusi, apliecinājums ir mazliet jauns. Apliecinājums mums ir jāizdomā. Es jau sen esmu pierakstījusi, ka mums pat nav vajadzīgs jauns projekts, bet Erasmus plus mobilitātes projektā mēs kaut tūlītos varam izvēlēties
2, 3, 4 jauniešus, un šos jauniešus vienu mēnesi, 2, 3, 4 nosūtīt pa valstīm. Es saprotu, kā itāļu partneri tam jau ir gatavi decembrī, kā viņi uzprasīs mums, kā tas notiks, es tos nevaru pateikt. Kristela, Jāra, Anna-Marija, jūs bijāt brīnišķīgi, ārkārtīgi prasīgi partneri. Lai Dievs dod, ka šie projekti mums turpinātos, ka mums izdotos, un maniem kolēģiem, direktoriem arī ļoti liels sveiciens no Latvijas. Paldies jums par šo projektu!